Jā, vēl tā 9. klasa pieaugušas skatījums uz dzīves un pieaugušas atbildes uz maniem jautājumiem. Ko tad tu domāji? Tev nelikās, ka tu 9. klasē jau esi pieaudzis un viss jau jāiet projām no vecākiem, jāsāk pastāvīgi dzīvi? 5. man tā likās jau. Jā, nu ko, bet tagad gan ir jādara tas, kas jādara. Otrās kārtas noteikumi. Un tā otrajā kārtā mums ir 8 dalībnieki pie pultīm. Valters šeit pie savas ar saviem 8 jautājumiem. 10 sekundes, lai apdomātos un pareizi atbildot nopelnītu 2 punktus. Tā ir otrā kārta. Čirik! Kurā militārajā blokā ietilpa attēlā redzamo cilvēku vadītās valstis? A. Antantē, B. Svētajā savienībā vai C. Trejsavienībā? Aiziet laiks. Rinaldi, tev izdevās sazīmēt, kas šie divi par kungiem attēlā? Principā viņi abi bija ļoti, ļoti līdzīgi. Vai ne? Bet konkrēti tas viens sazīmē, tas visticamāk bija Nikolais II, Krievijas pēdējais cads. Ar to man pietika, lai izdomātu, ka Krievija ietilpa Antantē, un droši vien tas otrs, kas kaut ko vadīja, arī ietilpa Antantē. Tas tiešām bija Krievijas cars Nikolais II. Tur tev pilnīgi taisnība. Otrs kungs bija Anglijas karalis Džordžs V. Anglija un Krievija – Antante. Pareizi atbildi jebkurā gadījumā. Look at this dude. Kurš lielums nemainās saslēdzot virknes slēgumu? A. Pretestība, B. Spriegums vai C. Strāvas stiprums? Aiziet laiks. Gustav. Nesen bija skolā laboratorijas darbs, un tur bija tieši par spriegumu un strāvas stiprumu. Cik es atceros, spriegums bija nemainīgs. Un kaut kas cits tomēr ir nemainīgs. Neatkarīgi no tā, kas tiek saslēgts virknes slēgumā, nemainās strāvas stiprums. Pareizi atbildi ir C. Alagi! Kā sauc mākslas darbus, kuros attēloti dzīvnieki? A. Animācija, B. Animālija vai C. Anomālija? Aiziet laiks. Nu, es skatos, jums visiem ir ar tā kā angļu valodu viss kārtībā. Jo pateikšu uzreiz priekšā, ka visi atbildējāt pareizi. Mārcis, kas tā bija par atbildi? Animālija. Tieši tā, animālija ir mākslas virziens, kurā tēloti dzīvnieki. Dalībnieki jums priekšpēdējo jautājumu ir sagatavojuši Jūras koledžas Novikontas audzēkņi. Un šodien jautājumu jums uzdos Valērijs Čerbakovs, 3. kursa kuģu vadītāju specialitātes kadets. Uzmanību ekrānam, lūdzu jautājums. Sveiciens no Jūras koledžas. Pirms došanās īstos jūras braucienos mums ir iespēja apgūt savas profesijas gudrības šādā kuģa simulatorā. Šobrīd atrodamies uz navigācijas tiltiņa un kuģis ir gaitā. Šī ir navigācijas karte, un es viņu izmantoju, lai noteiktu kuģa atrašanās vietu, kā arī, lai neuzskrietu uz sēkļa. Pašlaik kuģis ir ceļā no Rīgas uz Stambulu, un mēs šķērsosim šādas jūras. Baltijas jūru, Ziemeļjūru, tad iepeldēsim Atlantijas okeānā, pēc tam Vidus un Egejas jūru. Un mans jautājums ir tāds, kādu vēl vienu jūru mēs šķērsosim? Tātad,
Kā jau redzējāt, būs jāveic garš ceļš un jāiepeld Atlantijas okeānā un jāšķērso 5 jūras. Un tā tad vēlreiz. Lai nokļūtu pa ūdens ceļu no Rīgas līdz Stambulai, jāšķērso Baltijas, Ziemeļu, Vidus, Egejas un vēl kāda jūra. Un tā ir A. Granīta jūra, B. Marmora jūra vai C. Sarkanā jūra. Aiziet laiks. Gustav? Nu, pēc manām zināšanām es neesmu dzirdējis Granīta jūru, un Sarkanā jūra arī diezgan vai atrodas tik tuvu vidusjūrai, lai būtu uz Stambulu jābrauc. Aha, tātad tava atbilde bija B. Marmora jūra. Tūlīt uzzināsim, vai tā ir pareizā atbilde, un vai tev būs balta pults, vai varbūt vēl kādam būs. Tūlīt skatāmies. Lūdzu, pareizā atbilde. Pareizā atbilde ir Marmora jūra. Jā, Marmora jūra ir tāda neliela jūra starp Melno un Egejas jūru, un tā atdala Eiropu no Āzijas. Un jā, B ir pareizā atbilde. Un noslēdzošais otrās kārtas jautājums. Kā sauc produktu, piemēram, ogu, augļu, kaltēšanu zemā temperatūrā? Tā ir A. Blanšēšana, B. Sublimācija vai C. Žāvēšana. Aiziet laiks. Ir kāda nojausma? Rinaldam ir. Blanšētas mandeles. Tu zini Viņas ir blanšētas? tādas mandeles bez apvalciņa, pats tā plakanas, un viņas ir sausas. Man tā liekas. Žāvēšana tā nav, jautājums sublimācija vai blanšēšana. Man ir aizdoms, ka tā sublimācija ir ielikta vispār no ķīmijas, un tā ir aktivāta stāvokļa maiņa, vai arī tas ir divnozīmīgs vārds. Bet tās blanšētās mandeles, vai nu viņas ir sadauzītas, vai nu viņas ir izkaltētas, vai nu viņi ir abi, jo viņas visticamāk tāds plakans. Nu, ej, nu sazini. Man ir blanšēts. Vai ne? Ko tu paņēmi tad? Es paņēmu blanšēšanu. Blanšēšana ir produktu īslaicīga termiska apstrāde. Savukārt ar to sublimāciju ir tā, ka ar sublimācijas palīdzību no sasalušām ogām, no sasalušiem augļiem vakuumā aizvada mitrumu. Un sublimācija šajā gadījumā ir pareizā atbilde. Valter, tev rezultāti gatavi? Nu, man tā ne, tāpēc jau mēs tevi gaidām. Jā, es atnesu. Lūk. Lai iet. Tie cipari, ko jūs ieraudzīsiet, tie ir iepriekšējā kārtā savāktie. Un tad skatāmies, ko viņi ir sastrādājuši otrajā kārtā. Skaidri kā saule. Madara, Santa, Gustavs, Edvards un Heilija Marta diemžēl pamet spēli. Savukārt Linda, Rinalds, Mārtis un Armīns turpinās sacensību par labākā titulu šajā vakarā. Labi rezultāti diezgan pēc otrās kārtas. Ko jums nepatīk darīt? Bet kas ir jādara? Tā būtu dzīvokļu uzkopšana. Visdrīzāk un tīpaši istabas uzkopšana. Pēc tas ir ļoti nogurdinoši un slinkums dažkārt. Cik reizes nedēļā sanāk to darīt? Nu, pārsvarā pa sestdienām. Kā tev liekas, ka tu dzīvos beidzot viens pats? Kops vai nekopsi? Nu, gan jau kopšu, bet retāk nekā katru nedēļu, es domāju. Pa sestdienām, bet retāk nekā katru nedēļu. Pa sestdienām, bet retāk nekā katru nedēļu. Man parasti ir slinkums pildīt skolas mājas darbus, jo pēc skolas ir liels nogurums un vēl tie pulciņi visi, un tad pēc tam vairs negribās neko darīt, gribas vienkārši gulēt. Ar kādām domām tu izdari to? Ir tā lieta, kad ir 9. klase un jau vajadzētu pildīt mājas darbus, un tas arī motivē. Kādi cilvēki nepatīk un kādēļ? Man nepatīk. Jake Paulus, what is going on? Viņi domā, ka viņi ir tā kā pasaules centrs un viņiem visiem jādara tā, kā viņi grib. Kādēļ viņi tādi ir? Nezinu, varbūt ģimenē kaut kā audzināšanas dēļ, vai ir vienkārši paši iedomājas un tā. Kas tev nepatīk, jā? Kādi cilvēki tev nepatīk? Man ļoti nepatīk cilvēki, kur sākumā iepazīstoties ir ļoti jauki, jo lielākoties viņi pēc tam ierieb tev. Kas tāds ir par niķi cilvēkiem, kādēļ viņi tā dara?
viņi iegūst informāciju par tevi, kaut ko labu, kaut ko sliktu, un tad pēc tam pagriež pret tevi, un tad ir nepatīk. Puika vienmēr viņu atbalstā, visa klase viņa dēļ